visām 3 zeķēm, jā. Davai, davai. Nu, bild. Šodien mums notiek pirmās sacensības maršrutu lidojumos. XC kausā 25. gada pirmais posms. Jā, esam Burtniekos. Rekordliels dalībnieku skaits pieteicies ilgi. Tā nav bijis, ka pirms 30 dalībniekiem mums ir 35 pieteikušies. Šobrīd ieradušies 32. No lidosim. Es neesmu paskatījies tās, kur lidosim no Burtnieku uz Valmieru un tālāk uz leju. Apmēram tā. Vajag daudz negaidīt, man ir augsta reiga. Tagad ir izsākts galvēšos virsmu. Tas ir kārtējais epiks, vai? Dejs, man 2, man liekas. Testa lidojums. Un pilotam izdevās noķert pirmo rīta termālu. Ļoti labs augstums. Piloti vēl tusējās, gaida. Kamēr diena iesils, tad tie termāļi būs krietni vairāk. Tu jau vari ciet stiklu lidot, tā kā vajag. Man jau nevajag to stiklu, kur arī nebūs. Kā, kur citreiz ir tā, ka ir vērti, ka tev... Jā, labi, skatībā. Šobrīd riņķojam pretēji stundu. 12 piloti ir gaisā. Patrādā. Mums tāds ļoti. Negaidi liels tāds. Es esmu gatavs riņķot normāli. Tieši tas pats ir. Tagad ir īstāk, varam iedot priekšliem. Rokas augšā. Rāna rokas augšā. Jā, mālastīt. Pēc tam vietai dīkties. Kurikos lūdzu, labo bišķiņ tagad. Labo. Jā. Es dabūju termali, jā, es uzgriezu uz 1600. O, tā bija bāze. Beidzās, vai ne? Nebeidzās. Vienkārši es pārsalu. Nenormāli augsts, tur bija kaut -10 grādi.
Un tad es negribēju lidot ārā no pirmā cilindra, es palidojos tepatās un nolaidos un gribēju gaidīt mierīgākus apstākļus. Tu nemaz aiz mežu neizlidoji tur? Es palidoju, spēju apkārt riņķī, bet es uzreiz nācu apakaļ, jo es sapratu, ka ir pat raku priekš manis. Tevi šūpoja pārāk traki? Nē, normāli šūpoja un termāls arī bija, viens bija +7. Un es vienkārši tā kā spārns atpakaļ un jā, tā kā tas ir tāds pirmais. Normu, tu dzirdēji, ka bija termāls +7? Viņai bija. Viņa tā man teica, bet es vēl nezinu. Tas jau tad jau ir reālā, rekorda diena, kas saka? Crazy cēlīti. Tas tev pirmie termāļi Latvijas bija, vai ne? Jā. Forši. Un kādi tev secinājumi? Ka jāmācās vēl. Jāmācās. Jālido tā kā tu lidoji. Ja nejūties komfortabli, tad lido no turienes prom. Jā. Un ar laiku pieradīs pie tā buļļa. Es domāju, ka ir jāsāk ar mierīgākiem un tad jākāpina. Nevis uzreiz jāmāc tādā stāvoklī. Super. Šodien zini, kā bija Dzinta? Šodien bija tā, kad piloti, kur atbrauca, kurus atveda retrīvus. Starp citu, daudzas pilots vēl nav atveduši. Viņi tik labi nolidojuši, kad viņi vēl tiek vēsti. Bet tie, tos, kurus atveda, daži bija tā, ka negrieza termālu uz augšu vienkārši tāpēc vairs, kad sāka salt rokas. Un, lai nenosautu pavisam, viņi vienkārši pārstāja. Lidoja tālāk vienkārši, Jā. Un tad pēc tam atkal, tikko Gunts stāstīja, uzceļās līdz kilometram un domā, ka noķers nākošo, un tad vairs nekā nav. Zem kilometra? Jā, zem kilometra. Nē, kā tu nolido līdz kilometram? Jā, sapratu. Uzcelies, lido tālāk. Klasika. Tā ir. Nevar atrast neko. Joms ir visu laiku, vienmēr pirms katra starta ir nauda, vai 2 vai 4 reizes. Super palidojam. Es gandrīz izlidoju, tu redzēji, es gandrīz noķeru. Es nesaprotu, kas noticis. Es redzēju. The fuck? Kā pirksti nosaukt. Ai, labi palidojam. 1700. Vēl viens. 1700? Jā. Nopietni? Jā. Un nedavilkām līdz golam. Mums līdz golam pāris kilometri palicis. Tā notiek.